Slepena vieta jāmeklē ar Baltajā naktī. Jā, reāli neviens nezina par to, kur atrodas Gurķu māja un kas tur ir iekšā. Un kas tur notiks Baltajā naktī? Gurķu mājā, Botāniskajā dārzā? Jā, tas viss sāksies ar īsfilmu seansiem priekš bērniem un jauniešiem. Tād jau būs performances un arī īsfilmu programma Latviešu simbioze. 2 Annas kopā ar Baltajām naktīm un vēl mākslinieces. Jā, kopā ar māksliniecēm Sabīni Mori, jeb Waterflower un Ievu Vīksni. Un viņas abas divas veidos tādu simbiotisku neiro-gurķu performanci, kur savienosies pagātne, tagadne, gurķis un mūsu smadzeņu neironi. Man šķiet, ka šajā vietā atvērsies durvis uz gurķu pasauli. Tā kā laipni aicināt Botāniskajā dārzā. Ir jāiet garām šiem brīnišķīgiem. Mēs vēl joprojām esam Rīgā. Bet ir tā kā lauku un piemais tieši tā, un rekur arī ir dālijas. Tādas nevienai saimniecei vēl nav. Var iebāzt degunu dālijās. Tas ir ceļš uz Gurķu māju ir gar dālijām. Ņemiet vērā. Tā ir tā kā māja, kur nav neviena gurķa. Gurķi būsim mēs paši. Wow! Vēl viena tukša telpa Baltajā naktī, kas nebūs Baltajā naktī nepavisam tukša. Tas ir gurķis, kas skan. Tas ir gurķis, kas skan. Kā? Kāpēc? Kādā veidā? Tiek mērīta gurķa kapacitāte, kā elektromagnētiskais lauks uz virspuses ir izklājies. Un to savukārt maina tas, kas ir konduktīvs iekšā, kas ir ūdeni. Šie rīki mēra tās sīkās izmaiņas. Un tās visas izmaiņas pielīdzina visām iespējamām notīm. Bet Baltajā naktī tu nebūsi viena. Nebūšu viena, jā. Ar ko tu būsi kopā šeit Botāniskajā dārzā? Es būšu kopā ar Ievu Vīksni, kas savukārt taisīs vizualizācijas no smadzeņu viļņiem. Tad viņa pētīs informāciju par gurķiem, par gurķu māju šeit, par botānisko dārzu un darbību ar gurķiem. Un atkarībā par to, kāda veida fokus viņai būs tajā brīdī, no tā mainīsies, kā tie vizuāļi ģenerējās. Pagaid, un tas būs no viņas smadzenēm? Jā. Un varbūt es viņai arī iedošu kādu gurķi nokost. Viņa nokodīs gurķi un radīsies gurķu smadzeņu simbioze Baltajā naktī. Gurķis mums teiks, kā viņš jūtās, un viņa arī. Tas kaut kad jau ir darīts? Mums šāda sadarbība ir pirmo reizi. Tātad jums būs iespēja Baltajā naktī piedzīvot kaut ko unikālu, pirmreizēju ar gurķiem un smadzenēm un gurķu māju. Tā kā wow! Un gurķis tik mierīgs arī palicis šobrīd. Viņš tavā mierā? Jā, viņš saka jā. Viņš nāks, gurķis būs. Nāciet pie gurķa.